ja mums ir Jūlija Maiera dalībniece, pusfināliste šajā skaistajā Volgā, šajā skaistajā Ghetto Faktors pusfinālā. Tu esi 14. dalībniece šodien, bet tas vispār neko nenozīmē. Tāpēc es dzirdēju mazu preview, kas mums šodien sagaida, jo parastais dalībnieku dziesmas nemaz nedzird. Mēs bišķiņ ietestējam, bet pamatā es tur baigi neko nedzirdu, un šeit es jau biju pārsteigts, tāpēc es visus jau ieintriģēju, kad, ja tu esi ieslēdzis šo video, tad es noskaties šo video līdz galam. Bet mēs izstāsti bišķi par sevi, vispār ar ko tu nodarbojies ikdienā, ko tu dari, vai tu esi full-time mūziķis un Ghetto Faktors, tev ir tāds, sevis pašpārliecinātības projekts. Man dzīvē ir bijuši dažādi posmi, un arī bija posmi, kad es biju gandrīz full-time mūziķis, bet pieaugušo cilvēku dzīve ievieš korekcijas. Un man tā interesanti gāja, jo man ir maģistra grāds finansēs. Es tagad skaļi to pateicu, un man tāds, kas man ir? Jo es nesen to beidzot sasniedzu, un tas bija tāds arī mērķis. Cik nesen? Vasarā. Vasarā. Tad pusgads tikai pagājis. Jā, es ne tik bieži to saku, es to skaļi saku, un tas tāds, Mēs tevi apsveicam. Jā, paldies. Kādam vajadzīgas palīdzību finansēs. Jā. Kur Jūlijai uzrakstīja, kādu palīdzību sniedz, vai kur tu šobrīd strādā, ko tu dari? Šobrīd es strādāju nozarē, kura ne visai ir saistīta pilnībā ar finansēm, tā kā es mazliet pamainīju to jomu. Es strādāju ar finanšu tehnoloģijām, tā teiksim, vairāk. Kripto tirgo? Nē. Labi. Nē. Bet vispār, manā dzīvē vienmēr ir bijis tā, ka man teica vecāki no pašas bērnības. Tu vari darīt dzīvē jebko, ko tu vēlies, lai tev sanāk, lai tev izdodas, bet mūsu mieram, savam mieram, lai tev ir backup variants. Un par to backup variantu viņi domāja, ka vajag kaut ko nopietnu darīt. Vajag to izglītību. Un tāpēc es zināju, ka mūzika man visu dzīvi ar mani bija, un tā arī būs, un tā arī paliks, un tā ir mana gan terapija, gan atpūta, gan vienkārši sirdslieta. Bet tā nopietna lieta, ko es arī maku darīt, ir strādāt ar finansēm, un pagaidām es arī to daru. Kā būs nākotnē, mēs nezinām. Vai man patīk tas, ko es daru? Jā, bet... Tā kā darba ziņā. Tev tas darbs ļoti arī patīk, ja tevi saista tas? Darbs ir darbs vienmēr. Ir dažādi brīži, kad tev liekas, ka wow, cik forši, dažreiz liekas, ka ak, Dievs, ko es šeit daru, tas ir tikai normāli. Atkarībā no cik nopelni dienā. No sērijas, jā. Bet principā mani visi apmierina, un man arī patīk tas, ko es daru. Bet, bija brīdis, kad šajā visā mūzikai nebija laiks. Un tad es sapratu īstenībā pēc pāris mēnešiem, ka tā es dzīvot nevaru, ka man sākās depresija, ka man vajag tomēr to skatuvi, man vajag parādīt sevi, tad man gribējās kaut kādus sociālos attīstīt, jo man gribēs visu laiku... Savus? Jā. Starp citu, paldies arī Ghetto Faktoram, jo Ghetto Faktors iedvesmoja, un visi dalībnieki, viņi bija tik forši, visi viņi nebaidās parādīt sevi, un arī sociālos, un pēc otrās kārtas es uztaisīju jauno TikTok profilu, kur sāku no jauna, un es sāku filmēt video, kuras kaut ko stāstu, jo es tā nekad nebiju darījusi. Jā. Es sapratu, ka tev bija kaut kāda pauze radošā, tu neesi dziedājusi, un es redzu arī pēc tā, ko tu man saki šobrīd, ka tev kaut kādā veidā tas kaut ko, atgrieza tavu vēlmi vai ko. Kāpēc bija tā radošā pauze, kas neizdevās? Laikam viss vienkārši neizdevās. Nevar tā teikt, jo vienmēr būs kaut kas balts, kaut kas melns, bet vienkārši es pabeidzot skolu pārvācos uz Rīgu. Es esmu no Daugavpils, un es pabeidzu skolu, pārvācos uz Rīgu ar mērķi, ka man vajag iet studēt, protams, bet arī es zināju, ka man jāturpina dziedāt. Es Rīgā atradu pedagogu, ar kuru man ir 100% vienkārši, mums ir tas vibes. Ja tu to skaties, vienkārši daudz mīlestība. Un tā mēs sākām sadarboties, un viņš arī mēģināja man palīdzēt
atbalstīt, attīstīt mani, un viss bija baigi labi, bet vienkārši, laikam nebija tas mans laiks, bet tā bija lieliskā pieredze, jo es piedalījos dažādos projektos, konkursos, mēs braukājam pa visu Eiropu arī uz konkursiem, jo tas posms arī, pārsvarā, kad tu dziedi no pašas bērnības, tie konkursi ir bērnībā. Bet tad, kad tev ir kaut kādi jau 16, 17 plus, tad liekas, priekš kam tie konkursi. Jā. Un tad atkal sākās tas konkursu posms, un tas arī bija lieliski. Bet tad sākās posms, kad vajadzēja varbūt piemeklēt full-time job. Okay. Un tad sākās visādi tur eksāmeni, bakalaura darbi un tā tālāk. Un vienkārši, vienkārši cilvēks bija izdedzis, laikam. Jā. Un tas viss arī tā nebeidzās, bet nopauzējās. Un tad es sapratu, ka nevar tā. Vajag kaut ko darīt, vajag kaut ko. Jā. Jo te ir vienalga tevi, kur tu ej, tevi kaut kādā veidā atgriež. Jā. Un es vienkārši, es sapratu, ka es nevaru bez tā fiziski. Es vispār esmu tāds diezgan mākslas cilvēks, neskatoties uz to, ka dzīvē darbojas ar finansēm, kas varbūt, arī savā ziņā ir kaut kāds mākslas darbs, bet, ne tādā klasiskajā veidā. Jā. Ar ko tu pārsteigsi mūs šodien? Tātad, kas ir tava dziesma? Arī ir interesants stāsts īstenībā. Mums ir tāds formāts kā Carpool Karaoke, vai ne? Kaut kas uz to būs. Jā, un man šīs šovs YouTube šausmīgi patīk. Nenormāli. Tā tu piepildīji savu sapni, kur pati nokļuvi Carpool Karaoke. Jā, tieši tā. Un mans mīļākais vispār, mīļākā daļa no šī šova ir Adeles daļa. Ir tīpaši tā pēdējā, kura bija pēdējā vispār tā kā Carpool Karaoke Final. Jā. Un, kad es uzzināju, kāds mums formāts būs, es sapratu, ka, šis ir liktenis laikam. Un es dziedāšu Adeles dziesmu, kas saucās Olajaska. Jo otrajā kārtā es dziedāju tādu jaudīgu dziesmu ar raksturu, bet man arī ir tāda iekšā otrā daļa, kas ir tāda liriskā, un man patīk paraudāt, protams, pabēdāties par kaut ko, meitenēm dažreiz tā patīk. Un šodien es laikam atklāšu to savu otro daļu. Tā. Mūs gaida atklāsmes un pārvērtību laiks, jā? Jā. I will leave my heart at the door. I won't say a word. They've all been said before, so why don't we just play pretend like we're not scared of what is coming next, or scared of having nothing left. Look, don't get me wrong, I know there is no tomorrow. Is if this is my last night with you. Hold me like I'm more than just a friend. Give me a memory I can use. Take me by the hand while we do how this ends. 'Cause what if I never love again? I don't need your honesty, it's already in your eyes. And I'm sure my eyes, they speak for me. No one knows me like you do. And since you're the only one that matters, tell me, who do I run to? Look, don't get me wrong, I know there is no tomorrow. All I ask is if this is my last night with you. Hold me like I'm
'Cause what if I never love again? Let this be a lesson in love. Let this be the way we remember us. I don't wanna be cruel or vicious, and I ain't asking for forgiveness. All I ask is Him. This is my last night with you. Hold me like I'm more than just a friend. Give me a memory I can use. Take me by the hand while we do what lovers do. It matters how this ends. 'Cause what if I never love again? Paldies, paldies. Nezinu, no kurienes šie aplausi šajā mašīnā, jo rokām jābūt uz stūrēm, bet es nevarēju. Es nezinu, no kurienes šie aplausi, bet šiem aplausiem bija jābūt, jo šis bija, maigi teikt, iespaidīgi, jo tiešām tikai sarežģīta dziesma. Tālāk šeit pa lielam ir tikai klavieres. Respektīvi, tava balss ir plikāka, teiksim, tā cilvēkam var dzirdēt, un man bija sajūta, ka es klausos ierakstu. Oi, beidz! Paldies, liels! Bet tas bija ļoti interesanti, jo braucot mašīnā tiešām ir daudz grūtāk koncentrēties, kā tu skan. Un vēl stāvot pie luksofora, mums skatījās cilvēki iekšā. Jā, un viens no viņiem, pirmo reizi es šodien redzēju tādu kā, teiksim tā, negatīvu reakciju nedaudz. Tagad tas bija? Jā, jo es tieši neredzēju. Viņš paskatījās uz mums. Parasti cilvēki ierauga mašīnu, viņi redz, ka iekšā kaut kas notiek, kaut kas dzied. Tad viņi vēl uzsmaida, jā. Šeit es redzēju, šeit bija tāda reakcija. Tie jaunieši. Tie jaunie, tie tiktokeri, jā, aptuveni, jūs redz, ka mašīna apkrauta ar kamerām. Bet, nē, man tas bija ļoti spēcīga dziesma, tava balss ir... Paldies, tev liels! Man liekas, ka tev izdevās sevi parādīt labāk nekā pusfinālā, nekā pirmajā koncertā. Bet tas ir mans subjektīvais viedoklis. Man iegodīgi arī tā liekas. Es tevi apsveicu, šis bija ļoti spēcīga uzstāšanās. Un, protams, ar tādu balsi un ar tādu talantu cilvēkam ir jābūt finālā, bet ne man par to lem. Es tikai taksists esmu. Es aizvedu no First uz Naples. Jā, tālu nav jāved, bet jā, tāpēc paldies tev. Paldies tev par foršu sarunu, par šo lielisko pieredzi, par šo mašīnu. Tu esi labākais taksists šodien. Šodien, paldies. Vispār tu esi labākais taksists, tev ir labākā mašīna un tiešām bija liels prieks vispār kaut ko tādu pārdzīvot, jo es tiešām nebiju domājusi, ka Geto Faktors ir tik kreatīvs, ka var izdomāt kaut ko šādu. Tas tiešām ir, wow. Prieks par to dzirdēt. Tas ir šautauts mūsu komandai un tas gan. Helēnai, kas organizē šo visu, un mūsu arī video komandai, kas šo veido. Tāpēc visi, kas skatās šo video, ja jums patika, jūs liekat laiku, ja jums nepatika, es nedomāju, ka tādi cilvēki būs. Bet ja jums kaut kas nepatika šajā, tad neko nedariet. Vienkārši varat uzrakstīt komentāru. Nē, mēs visus viedokļus varam uzklausīt. Jā. Tāpēc, bet, es nezinu, kam ir jābūt, lai šeit kaut ko sliktu pateikt. Tāpēc, ka šeit bija viss šajā performancē. Vai tev ir kāds šautauts, kam tu gribi nodot sveicienu pirms mēs... Es gribu nodot sveicienu katram cilvēkam, kurš skatās šo video. Vēl vienu šādā cilvēkam, kurš nobalsos par mani. Es ceru, ka kāds tāds cilvēks būs. Un nebaidieties, piepildīt savus sapņus, iziet arī no komforta zonas. Un ja tev ir kaut kāda sirdslieta,
tad noteikti dari to. Jo katram mums iekšā ir arī iekšējais bērns, es tam ticu, un tas iekšējais bērns gan jau ļoti grib kaut ko darīt. Un ne visi, tā kā dažiem cilvēkiem ir bail parūpēties par šo iekšējo bērnu, bet tas ir jādara. Tad mēs visi būsim daudz laimīgākie, pozitīvākie, un mūsu pasaule būs daudz krāsaināka un saulaināka. Ņemiet piemēru no Jūlijas. Paldies visiem, kas klausījās skaties šo video, skaties nākamos video, iepriekšējos video un gaidam visus Geto Faktoru super lielajā finālā, kas notiks, kad? 21. februārī. Šeit pat First. Paldies visiem! Paldies!